Sveiki! Esmu Mārtis. Šodien mēs esam Grobiņā un pastāstīšu jums šodien par graudu pieņemšanas procesiem šeit. Iebraucot Grobiņas elevatorā, pirmais punkts – kravas svēršana un analīžu paraugu noņemšana. Otrais punkts – saimniecības reģistrēšana un analīžu rezultātu saņemšana. Trešais punkts – kravas izbēršana. Ceturtais punkts – tukšās taras svēršana. Īsos procesos apstāstīšu, kā notiek kravas pieņemšana Grobiņas elevatorā. Pirmais mēs uzbraucam uz svariem, tad mums tiek noņemts graudu analīžu paraugi, un tad mēs ejam pie laborantiem, un viņas pateiks, kāda pārtikas klase jums sanākusi. Patreiz mēs atrodamies laboratorijā, kur laborants nosaka kvalitāti, kāda tiek ievest iekšā Grobiņas elevatorā. Grobiņā mēs pieņemam kviešus, miežus, rapsi, pupas un zirņus. Netālu esošās krundā mēs pieņemam kviešus un miežus. Klients, saņemot savus rezultātus, tālāk virzās uz pieņemšanas vietu, kuru viņam norāda operators. Kopējā elevatora uzglabāšanas kapacitāte ir aptuveni 20,000 tonnas. Kaltēšanas jauda pie graudu normāla mitruma ir 100 tonnas stundā. Kā arī šeit tiek vesti graudi no skrundas uz kaltēšanu. Tālākos procesos uz Liepājas ostu tiek vesti graudi ar autotransportu uz eksportu. Iesim tagad uzjautāt vienam no maniem labiem klientiem, kā viņam veicās šajā sezonā. Sveiks, Andri! Varbūt pastāsti sīkumos, īsos vārdos, kāda tev bija šī gada sezona? Jā, sveiks, Arti! Tad šī sezona saimniecībā bija interesanti, ņemot vērā to, ka ar graudkopību nodarbojamies otro gadu. Ņemot vērā laikapstākļus, ir šķirnes, kas ir augušas labāk, un ir šķirnes, kas ir, ņemot vērā lielo mitrumu, ir mazliet pabojājušās, bet kopumā visā ziņā es domāju, ka raža ir laba, un teiksim paldies arī tagad laikapstākļiem, ka cerams, ka izdosies novākt visu ražu un atdosim par labāko, ko varam vēlēties. Grobiņā un Skrundā jūs varat satikt arī tirdzniecības komandu. Darba laiks Grobiņā un Skrundā ir no 8 līdz 10. Tonām bagātīgi ražu un paldies, ka jūs veidat Klinas Agro.